Tā bija ļoti karsta vasaras pēcpusdiena Austrijā, kad Tamijas mamma nejauši aizslēdza viņa automašīnā lielveikala stāvlaukumā. Viņas bija devušās uz lielveikalu, lai piepildītu leduskapi ar pārtiku. Pēc iepirkšanās Tamijas mamma iesēdināja Tamiju bērnu sēdeklītī, lai piesprādzētu drošības jostu. Viņai bija vajadzīgas abas rokas, tāpēc viņa iemeta automašīnas atslēgas priekšējā sēdeklī. Iespējams, ka tajā brīdī viņa nejauši nospieda atslēgu aizslēgšanas pogu, vai arī poga tika nospiesta, kad atslēgas nokrita uz sēdekļa. Neviens to nezina, taču, kad Tamijas mamma aizvēra aizmugurējās durvis un mēģināja atvērt priekšējās, viņa atklāja, ka visas automašīnas durvis ir aizslēgtas. Tad viņa atcerējās, ka bagāžniekā ir viņas soma ar mobilo telefonu un naudu. Viss bija palicis aizslēgtā automašīnā - telefons, nauda un pats svarīgākais - viņas mazā Tamija. Tamijas mamma steidzās atpakaļ uz lielveikalu. No galvas viņa zināja tikai vienu telefonu numuru - Tamijas vecmāmiņas numuru. Viņa palūdza kādai lielveikala darbiniecei aizdot telefonu. Darbiniece iedeva savu mobilo telefonu. Izmisusi Tamijas mamma izstāstīja vecmāmiņai, kas noticis, un lūdza piezvanīt Tamijas tētim. Varbūt viņš ir kaut kur netālu un var atbraukt palīgā, taču drīz vecmāmiņa uzzināja, ka Tamijas tēts atrodas ļoti tālu. Tomēr Tamijas tēts gribēja palīdzēt, tāpēc viņš piezvanīja ceļa palīdzības dienestam, taču viņam atbildēja, ka paies vairāk nekā stunda, līdz kāds varēs ierasties. Tamijas mamma bija izmisumā. Karstuma dēļ Tamijas seja automašīnā kļuva arvien sarkanāka. Tamija nesaprata, kāpēc ir tik karsti un kāpēc mamma nav kopā ar viņu mašīnā. Viņa skaļi raudāja. Viņas mamma lūdza Dievu. Dārgais Dievs, viņa teica, te nav neviena, kas man varētu palīdzēt, tikai tu vari palīdzēt. Man ļoti vajag tavu palīdzību tieši tagad. Atvērusi acis, viņa ieraudzīja dzeltenu automašīnu, kas iebrauc stāvlaukumā. Ceļa palīdzības automašīna bieži ir dzeltenā krāsā. Daži cilvēki šo automašīnu vadītājs pats sauc par dzelteniem eņģeļiem. Viņa bija ļoti pārsteigta. Vai tas tiešām varētu būt dzeltenais eņģelis? Viņa ieskatījās rūpīgāk, tā tiešām bija. Tamijas mamma pieskrēja pie dzeltenās automašīnas un sauca, man tūlīt pat vajag palīdzību. Mana mazā meitiņa ir ieslēgta automašīnā. Vīrietis izlēca no dzeltenās automašīnas, viņš paņēma no bagāžnieka nepieciešamos instrumentus un steidzās pie viņām. Pēc dažiem mirkļiem viņš bija atslēdzis automašīnu un atbrīvojis Tamiju. Tamija bija tik laimīga, ka atkal būs kopā ar savu māmu. Vīrietis domā, ka vienīgais iemesls, kāpēc viņš bija apstājies pie veikala, bija vēlme apēst sviestmaizi. Taču Tamijas mamma zināja ko citu. Viņa zināja, ka Dievs bija viņu sūtījis uz turieni, lai izglābtu Tamiju. Šodien jūs patiešām esat dzeltenais eņģelis, sacīja Tamijas mamma.